Protests par 3,6 miljardiem drīzumā mums visticamāk briest Rīgā. Konvencijai nāk līdzi arī diezgan laba nauda. Tas ir CERV. Tātad CERV ir Pilsoņu vienlīdzības tiesību un vērtību programma. Ir Eiropas Savienības finanšu instruments, kas tieši atbalsta Stambulas konvencijas mērķu īstenošanu. CERV budžets 1,55 miljārdu, kurš Latvija ir saņēmis. Šeit par Stambulas konvenciju saņēmis neviens cits kā Martas centri 61 000. Vēl līdzīgi projekti Latvijas universitāte un tas pats Martas centrs, jau šoreiz gandrīz katram pa 200 000. Tas ir tikai tas, kas ir no CERV, tikai tas, kas ir pa taisno no CERV un tie projekti, kas šobrīd ir aktīvi, kas ir redzami. Bet vēl viens svarīgs notikums, kas ir noticis tikko nesen, iespējams vissāpīgākais protestu organizētājiem 8. oktobrī, ir Eiropas komisija ir apstiprinājusi jauno LGBTIQ+, šoreiz tāds burtu salikums, vienlīdzības stratēģiju 2026-30. gadam, kur jau būs pieejams līdz 3,6 miljardiem. Visticamāk, ka šī naudiņa jau tika ieplānota, iecerēta, sadalīta apgūšanai. Bladāts! Un mēs pēkšņi no šīs konvencijas izstājāmies. Iedomājieties, cik daudzām organizācijām var vienkārši nošķērēt finansējumu tūlīt pat nost. Tā kā iespējams patiesībā cīņa notiek vienkārši par